Sestdienas rītā, kad termometra stabiņš rādīja plus 32 grādus pēc Celsija, Statoil degvielas uzpildes stacijā pulcējās sabiedrībā zināmi cilvēki, lai piedalītos Ekorallijā 2012. Mums ģimenē tas ir piedzīvojums, kopīgs piedzīvojums, kad pabūt kopā. Es pati vēl šobrīd tikai lieku tiesības, tāpēc es pie stūras varbūt sēdēšu pavisam maz un īsi, jo M-burtiņi re, kur mums jau ir. Bet es zināju, ka manas baby room komandas meitenes visticamāk piekritīs, un viņas ir ļoti labas braucējas, un tāpēc es domāju, varētu būt foršs brauciens. Ar identiski vienādi aprīkotiem auto Opel Insignia aptuveni 320 km garo sacensību mērķis ir vismazāk patērētais degvielas daudzums. Šeit un visā kopumā ir galvenais parādīt, kad ir iespēja braukt zaļi, labi priekš dabas, labi priekš pašiem. Ja? 2 dienu laikā ceļojot pa vidzemi būšot jāpārvar visdažādākie uzdevumi. Nemitīgi paturot prātā, ka jābrauc ekonomiski un draudzīgi videi un savam naudas maciņam. Pirms šīs piedalīšanās mēs nedaudz painteresējamies, pameklējām dažādos resursos šo informāciju un daudz ko esam atjauninājuši zināšanas. Kā piemēram kondicionieru izmantošana, jo šodien bez kondicionieru diezgan grūti būs braukt, bet kondicionieru izmantošana šādā laikā palielina diezgan būtiski degvielas patēriņu. Man nav ne jausmas īstenībā, kā to darīt. Vienkārši brauks un skatīsies. Ievērojot satiksmes noteikumus, es domāju, ka, kā mums teica, varot nobraukt ļoti lielu distanci ar šo te dzinēju. Redzēs, kas mums tur sanāks. Bet patiesībā sakot, jau tas tiešām mums tāds piedzīvojums. Es te nealkstu uzstādīt kaut kādas ekonomijas rezultātus, bet drīzāk man iepriecina doma redzēt vietas, kuras es neesmu redzējis vidzemē. Mums ir arī grāmatiņa iedot līdzi, un to mēs pastudēsim noteikti braucot, lai mēs tiešām varētu varbūt iegūt arī kādu vērtīgu informāciju un izmēģināt, kā braukt ekoloģiskāk. Tikko tur painstruēju vairāk ar kruīzu kontroli vajagot. Nevajag strauji gāzēt. Tā kā mēģināsim. Bremzēt arī, cik es zinu. Bremzēt arī. Par uzdevumiem un pārbaudījumiem, kādi būs jāveic vēl papildus braukšanai, dalībnieki nav informēti. Tas būšot lielais pārsteigums, saka organizatori. Man arī likās diezgan foršs pasākums, arī būs interesanti, es domāju, jā. Es saprotu, ka tur būs visādas atrakcijas, visādi atjautības uzdevumi, un tad mums tur tā lielākā cerība tieši uz to savu jauno paudzi. Nav nejausmas. Bet mēs esam gatavi uz visu. Es esmu gatava būtībā visiem uzdevumiem, un es domāju, ka būs ļoti interesanti, jo izlasīju, ka tā ir Ežu kompānija, kas sagatavo visus uzdevumus, un ir dzirdēts, ka viņi tādi ļoti asprātīgi un diezgan grūti varētu būt. Mēs brauksim kaut kur pa vidzemi, mums ir līdz gumijas zābaki, tātad mēs esam gatavi līst alās un skatīties sikspārņus, to mēs zinām. Vēl pāris pamācības no drošas braukšanas skolas pārstāvja un var posties ceļā. Te būs divnieks un tad nospied, un tad būs tā, kad varēs nomērīt attālumu, ja? Un viennieks būs tas, ko mēs mērīsim. Viss? Okay. Lai saglabātu modrību, ceļotājiem tiek piedāvāti vairāki reakcijas vingrinājumi un izdalīti gaidāmie uzdevumi. Komandas jau salēkušas mašīnā, lai startētu, taču te pēkšņi atkal tiek noslāpēti motori, jo pirmais atjautības vingrinājums, kā izrādās, ir tepat uzpildes stacijā. Pa ceļam ģimenes gaidīja 10 atraktīvi un interesanti pārbaudījumi. 100 soļi mums ir jāsaskaita un jāatrod kas? Kas mums jāatrod, Edvardi, ir? Bērzā. Tauru! Pareizi. Krišāna, kas mums jāatrod Bērzā? Tauru. Labi, ejam meklēt Bērzā caurumu. Tas ir bērziņš! Jā, tik tiešām! Izņēmu to aploksni, jā? Tur bija aploksni parādi? Jā, tur bija aploksni! Cik lielisks ir šis bērs! Atrodiet atbildes uz šiem jautājumiem. Cik ūsu ir lielajai žurkai? Urā, mēs braucam uz ļoti skaistu parku un tur ir čeburaška! Mēs veicām uzdevumu un sāka līt lietus. Man bija aizdomas, ka es esmu pazaudējis savu mobilo telefonu, es skrēju. Un lietus kļuva aizvien stiprāks. Un beigās es galīgi izlīdu. Un es sēžu šajā brīnišķīgajā Opel Insignia, ieslēdzis kondicionieru
Un man ir pamatotas bailes, ka es varu saslimt un dabūt iestas. Vakar komandas finišēja Statoil degvielas uzpildes stacijā, kur pirmo vietu dalīja Ķužu un Daudziņu ģimene. Ķuži 250 km paveica patērējot 20 litrus degvielas, Daudziņi 19, Bebīruma meitenes 21 litru. Saiva Luste, Andris Damburs, Tautas balss.